speciālistu palīdzību izveidojām stāstu par Latvijas karogu. Ja var ticēt rakstītajiem vēstures avotiem, tad mums ir ne tikai skaists karogs, bet arī viens no vecākajiem karogiem. Laikam nebaidīsimies no šī vārda pasaulē, jo vecākajā Livonijas atskaņu kronikā šis karogs ir minēts 13. gadsimtā. Proti, tanī laikā, kad notika Zemgales virsēšana Nameiša uzbrukums Rīgai, krustnešiem palīgā steidzās atvairīt zemgaļu uzbrukumu letgaļi jeb leti no Cēsu apkārtnes, kur nāca ar savu karogu, kas kā kronikā bija minēts, sarkans ar baltu strīpu pa vidu. Šis ir pirmais rakstītais minējums mūsu valsts, tagadējā valsts karoga attēlam vēsturē. Vēsturiski bija izveidojies tas, ka šīs te proporcijās 2:1:2, ja ir karoga attēls mums, karoga krāsas, kopš 1921. gada, bet faktiski jau kopš 1918. gada 18. novembra šis te karogs, un ar šādu salikumu ir arī Latvijas valsts karogs, kopš 21. gada, tāpēc, ka Satversmē tas tika pieņemts un ierakstīts taisni šajā gadā. Likums par karogu pieņemts ir 1921. gadā. Bet jau kopš pašām pirmajām dienām, kad veidojās latviešu karavīru vienības, jau tūlītās pat pēc valsts proklamēšanas, bija arī domāt par to, kā, paralēli visam, ka vajag šīs vienības padarīt kaujas spējīgas, bija arī paralēli domāt par to, kādu nacionālo simboliku izmantot, lai atšķirtu latviešu karavīrus no citu šeit esošo valstu un armiju karavīriem. Un šis te nacionālais karogs kā motīvs faktiski jau kopš paša sākuma iet mūsu karavīru simbolikā. Jau pašā pirmajā pavēlē, apsardzības ministra pavēlē, kas ir veltīta Latvijas armijas karavīra, ja tanī brīdī vēl tikai šo te latviešu vienību karavīru formas tērpiem, kā atšķirības zīmes ir norādītas zīmotnes, rakstot nacionālajās krāsās. Ar to arī tajā brīdī saprotot šo te sarkanbaltsarkano salikumu. Un, ja mēs skatāmies ekspozīcijā, tad to arī var redzēt, kad pēc šī te pirmās pavēles parauga šūtajā formā zīmotnes ir šis karmīns sarkanais ar baltu joslu, kas ir šis te, kā tad galvenā pazīme, kas ļauj saprast, ka mūsu priekšā stāv karavīrs un attiecīgi kāda ir viņa dienas pakāpe, zīmotnes papildinot ar attiecīgajiem apzīmējumiem. Pirms vēl oficiāli tiek ieviestas zīmotnes, un neba visi arī uzreiz pie viņām tika lietotas vienkārši arī sarkanbaltsarkanas lentes ap roku. Ja, kā jau tas ir melnbaltās fotogrāfijās, to tā ļoti labi nevar redzēt, kāds ir krāsu salikums, bet, lai atšķirtos no Baltijas vāciešu vienībām, formas tērpi ļoti daudz ir vienādi. Tās pašas vācu formas, tie paši vācu armijas šineļi tiek ap roku nēsāt šīs sarkanbaltsarkanās lentes, kas ir vēl pirms zīmotnēm. Tas ir runājot par sākotnēji Kalpaku, vēlāk Baložu komandētajām latviešu vienībām. Otra Latvijas armijas daļa, kas pamazām veidojās Igaunijā un Ziemeļlatvijā, viņi gāja Zemitānu vadībā mazliet citu ceļu. Viņa formas sākotnēji nedaudz atšķīrās, bet arī viņi savās formās, apzīmējumos, ieviesa šo pašu sarkanbaltsarkano simboliku. Tas ir gan uzplaču zīmes, kas ir sarkanbaltsarkani vairodziņi, gan arī pirmā Valmieras un otrā Cēsu pulka aprocēs, kas ir arī šāds pašas lentes, bez šī norādes par to, ka tas ir pirmais Valmieras vai otrais Cēsu kainieku pulks, ir arī šī te sarkanbaltsarkanā josliņa, kas tādā veidā viņus atšķir no igauņu karaspēka. Latvijas karogam ir specifiska sarkanā krāsa, ko sauc par karmīnu sarkano. Tieši šī krāsa atšķir mūsu karogu no citiem sarkanajiem krāsu toņiem. Šī tumša sarkanā krāsa tiešām izceļ mūsu karogu, varbūt tās citu līdzīgu krāsu karogu starpā, tāpēc, ka šis nav parasts sarkanais. Mēs visi zinām Padomju Savienības sarkano krāsu, jā, bet vai arī Austrijas karoga, kas ir ļoti līdzīgs Latvijas karogam sarkano krāsu, bet Latvijas karogs ir tāda specifiska karmīna sarkanā krāsā. Bieži vien angļu valodā šī krāsa tiek apzīmēta arī kā Latvian Red. Tas ir tāds ļoti specifisks sarkanums, teorētiski pēc asociācijām. Tas ir asins sarkanums. Jau 19. gadsimta beigās, paralēli šim stāstam par latgaļu jeb letu karogu no Cēsīm, bija radusies teika, kuri bija izdomājis Slotenbaks Jūsmiņš par to, kā senajām latviešu ciltīm. Viens no seno latviešu cilšu vadoņiem
kaujā, bija guvis ievainojumus, un viņi bija noguldījuši uz balta palaga, un noņemot viņu no šī baltā palaga, tātad no ievainojuma iztecējušās asins bija izveidojuši šo sarkanumu abās palaga pusēs, bet pa vidu bija palikusi balta strīpus, kā šis vadonis tieši bija noguldīts. Nu, tas ir tāds heroizēts un romantizēts šī karoga tapšanas variants, bet nu, teorētiski ir tā, ka karoga sarkanums tas simbolizē asins. Fāmēna revolūcijā vienīgais antiperspirants ar air condition efektu atviesina vienmēr, kad nepieciešams.